sabiedriskā transportā. Es redzu sludinājumu, kā komplektē jaunu komandu apmācīšanai trolejbusu vadītāju. Es domāju, kāpēc ne? Es arī varu. Mēs dzīvojam Mežciemā, un tur bija gala punkts trolejbusam. Tur es staigāju, skatījos, kā tur sievietes braukā. Tā skatījos, man ļoti patīkami, domāju, varbūt kādu. Es tā kā gribējās, bet nebija tāds laiks, nebija tāds, laikam tagad jau pienācis tās laiks, kad es jau nolēmu to. Man vienkārši patīk braukt. Tāpēc, ka sludinājumi bija par trolejbusu vadītāju apmācīšanu, un es domāju, trolejbus man patīk kā videi draudzīgi transports. Es nezinu, kāpēc tieši trolejbusu, bet gribējās no bērnības tieši trolejbusu. Lielākoties cilvēki pārvietojās tieši arī ar trolejbusiem. Attiecīgi arī uz autobusu ir vajadzīga mazliet lielāka kategorija. Pēc trolejbusu tomēr vieglāk ir tikt. Man patīk braukt ar mašīnu, un ar tādu lielu, protams, arī. Patīk, ka lielais draudzīgais kolektīvs, patīk, ka es varu palīdzēt un apkalpot pasažierus. Man ļoti patīk ar cilvēkiem strādāt un braukt ar mašīnu. Tagad ar trolejbusu viņš ir garāks, lielāks. Ļoti patīk. Pamatā, kā jau teicu, vadīt kā tā. Braucu pa pilsētu, redzu visu pilsētu. Rīgas satiksmē tā ir lielais uzņēmums ar sociālām garantijām. Vienmēr ir darbs, draudzīgais kolektīvs, interesanta darba. Man patīk. Pietikties pie mums. Ja jums patīk braukt un komunicēt ar cilvēkiem, jūs droši varat nakt, pamēģināt. Es domāju, ka būs labi. Darbs ir patstāvīgs, stabils. Arī kolēģi ļoti forši. Nāciet strādāt, ir forši.